Es ļoti novērtēju vispār to, ka man kāds taisa reklāmas. Es novērtēju, kad reklāmas strādā. Es pat neesmu reklāmu fans, un man likās, ka tas galīgi nestrādā. Bet izrādās, ka tas strādā ļoti labi, jo cilvēks nevar par tevi uzzināt, ka tu sniedz to pakalpojumu, kamēr tu par to nepasaki. Man patika, kad ir daudz cilvēku, kuri saskarās ar tieši tādiem pašiem izaicinājumiem kā es. Čau, Baiba. Čau, Nika. Ar ko tu nodarbojies 30 sekundēs? Es sniedzu grāmatvedības ārpakalpojumus uzņēmumiem, maziem un vidējiem pārsvarā. Un kā mēs iepazināmies, un kur tu biji biznesā tajā brīdī, kad mēs iepazināmies? Man jau ir, es esmu uzsākusi jau grāmatvedības ārpakalpojumus sen. Un kā tas ir, kur es biju? Es sniedzu grāmatvedības ārpakalpojumus, bet tas gada sākumā bija izlēmums, ka man vajadzētu tā kā paplašināties. Un pusgads pagāja, kamēr es nonācu līdz tevīm. Kā tu atradi mūs? Es piedalījos spēka konferencē. Tur es tevi ieraudzīju. Bet arī Jānis ir bieži teicis, ka ņemiet profesionāli, ja jūs gribiet kaut ko darīt. Okay. Kas tad tu teici? Jānis Bruns. Jānis tad teica. Okay. Un cik tev tajā laikā, kad mēs iepazināmies, tavs ārpakalpojums grāmatvedības taisīja naudu, apgrozīja naudu mēnesī? Apmēram 3000. Un tagad, tad, kad mēs esam sākuši strādāt, cik ir tagad? Tagad vēl nav 6, bet tūlītās būs 6. Labs, forši. Jā, un cik ilgā laikā tas ir? Mēs sākām sadarbību augustā. Mēs sākām sadarbību augusts, septembris, oktobris, novembris. 4 mēneši. 4 mēneši. 4 mēneši laikā dubultojusies savu apgrozījumu. Forši, man prieks par tevi. Cik tie ir jauni klienti klāt? Man ir 9 jauni klienti. 9 jauni klienti. Bet no reklāmām ir atnākuši 7, 2 no mājaslapas. 2 no mājaslapas, 7 no reklāmām. 6 no reklāmām. Viens pazīstams, kas jau gribēja atsākt jau sen. Ok, super. Kā tev ir gājis mūsu sadarbībā? Kā tev patic? Izcili. Kas tieši tev visvairāk patika? Ko tu visvairāk novērtēji? Es ļoti novērtēju vispār to, ka man kāds taisa reklāmas. Es novērtēju, kad reklāmas strādā. Es pat neesmu reklāmu fans, un man likās, ka tas galīgi nestrādā, bet izrādās, ka tas strādā ļoti labi. Kāpēc tev likās, ka nestrādā? Tāpēc, ka es pati esmu tāda, ka man nepatīk viņas klausīties, un es tā kā, Un tāpēc man arī droši vien, un arī, ja man zvana tā pa telefonu, tad es ļoti bieži vispār nerunāju ar tiem cilvēkiem, bet ar tavējiem profesionāļiem es uzreiz sāku runāt. Okay. Tad, kad mēs tev pārdevām. Jā. Okay. Bet bija tāda notikuma sakritība, kad es jau biju plānojis paplašināties, un tad tas jūsu zvans, un viss sanāca tieši tā, kā vajag. Okay. Kā tu tagad domā par reklāmām? Ko tagad domā? Tagad es domāju, ka reāli strādā. Jo cilvēks nevar par tevi uzzināt, ka tu sniedz to pakalpojumu, kamēr tu par to nepasaki. Tieši tā, cilvēki nezina, ko tu nodarbojies, ja viņi nav tevi redzējuši, dzirdējuši, un kā viņi uzzināt. Jā. Un arī ir vairāk tādi, kas ir pilnīgi jauni uzņēmumi, kuriem, acīm redzot, es domāju, ka bija grūti, kad izlemt vispār, kur iet, kur ko meklēt. Un te pēkšņi tajā īstajā laikā sanāk tā reklāma, ja? Un cilvēks uzreiz piesakās. Kādas reklāmas tu laidi? Jo es zinu, ka tu laidi vairākas dažādas variantus, tur bildes, video. Kas tev labāk strādāja? Vislabāk strādā video. Ok. Jā. Kāds video, ko tu saki tajā video, kas tur ir tajā reklāmā? Video saku, ka es palīdzu uzņēmējiem ietaupīt nodokļus. Okay. Kad reāli var izmantojot likumdošanas iespējas, optimizēt nodokļus. Un kas notiek pēc tam? Cik cilvēki tev ir pieteikušies jau pa šito laiku? Kā tev notika tā pārdošana? To viņiem tikies, netikies? Kāds ir tas process? Man nāk pieteikumi, es uz pieteikumiem zvanu. Okay. Un tad vai sanāk Zoom tikšanās, vai nesanāk. Ar visiem tu tikies, ja? Tu organizē tikšanās, ja? Es vispār centos, jā. Bet tie, kas, piemēram, nāca no mājaslapas, viņi nemaz Zoomā negribēja. Viņi ir tādi lielāki uzņēmēji, un viņi uzreiz grib tikties dzīvē. Okay. Tad dzīvē tikšanās. Jā. Okay. Ir arī iespējams varbūt tā, ka tie cilvēki, kas pieteicās mājaslapā, redzēja reklāmu, bet neatstāja kontaktu ar reklāmu, apstājās tev internetā, atrada mājaslapu. Tā arī var būt. Tā var būt, vienkārši tas tā var notikt. Mums ar tā bieži ir cilvēks tāds reklāma, viņš tāds nepieteikšos, viņš atrada mājaslapu, viņš tāds, wow, jūs tur vai krūti, viss labi, davai pieteikšos. Un tad viņš iegādājas iespējas pakalpojumu.
Un kā tev gāja ar tikšanām? Cik tikšanās tev bija nepieciešams, lai vienu darījumu iegūtu? Aptuveni. Es zinu, ka varbūt grūti uzreiz pateikt, bet aptuveni. Nezinu, kā 10, es domāju, noteikti. 10 tikšanās, lai vienu darījumu? Noteikti, jā. Kāpēc nepirkt tie, kas tikās pārējie? Zinu, kā daži bija tādi, kas vispār tikai, kuriem interesē cena. Ja? Okay. Viņam tā kā ir iepriekš grāmatvedis, kas viņu samierina, bet viņš grib lētāk. Un tad es atklāti saku, ka nevajag tad. Latviešu nepersonību. Okay, jā, man arī cena nav pati zemākā, jo tas pakalpojums ir augsts kvalitātes. Tāpēc nav loģiski vienkārši. Kā tu veidot cenu tev? Kā tu veidot cenu? Pēc veltītā laika un pēc sarežģītības. Okay. Paņemam, piemēram, pārdošanas traininga uzņēmums, 20 rēķini mēnesī ienākošie, izējošie, tur kādi 50, darbinieku skaits 5. Cik tādām būtu cena? Sākot no 300. Okay, mēnesī, jā? Jā, bet tā kā droši vien uz augšu. Okay. Jāskatās. Okay. Cool. Mūsu sadarbībā ir vairākas lietas. Restīvi, mums ir šis menedžers, kurš uzstājas visu šo procesu, palīdz tev šo procesu. Tad mums ir šī apmācību daļa, kur mums ir video materiāli, treinings. Tad mums ir šī sesijas, komūna, tikšanās, networkings. Kur no šīm daļām tev likās visvērtīgākā un kāpēc? Man patika apmācības. Man patika no rīta, piemēram, tā iebilduma apstrāde. Okay. Resti no rīta, ka mums ir treinings par pārdošanu. Jā. Kas tev tieši tur patika? Kāpēc? Man patika, kad ir daudz cilvēku, kuri saskarās ar tieši tādiem pašiem izaicinājumiem kā es. Un tur, izrunājot tos variantus, tad man arī ir skaidrība, kā man ar klientu runāt un tā tālāk, un kā piedāvāt to pakalpojumu. Pēc tām sesijām tev, prāt, ir uzlabojusies tavu pārdošanas spēju? Es domāju, ka jā, jo pirmajiem zvaniem man reāli griezās vēders, ka man vajadzēja zvanīt. Es nekad neesmu pārdevusi. Ja? Es arī atceros, man kolēģi ir teicis, man vajag, lai viņa zvana, viņa nāk kontaktā, viņa nezvana. Es atceros, man tas stāsti vēl. Man liekas, mēs ar tevi arī runājām. Es atceros, mēs ar tevi arī paši runājām. Jā, ka vajag zvanīt. Jā, es tev arī teicu, tev teicu, tev jāapsol man ir. Jā, kaut kas tāds bija, es atceros. Jā, es tev teicu, davai, vaibu, jāmučī. Okay, tad tieši tās sesijas visvairāk. Bet tu mūsu treniņu materiālus tu biji nostījusies? Es skatos, es joprojām skatos. Tu joprojām skaties? Jā. Okay. Bet es esmu, manuprāt, ka es viss esmu noskatījusies, bet es atkārtoju. Jo viņi arī ir vērtīgi. Tieši pārdošana, kas man ir pilnīgi sveša. Okay. Kā vispār tev, respektīvi, digitālais mārketings? Pirms mūsu sadarbības tu uz to skatījies kā? Es vispār par to nedomāju. Okay. Tas nebija manā redzes lokā. Es vispār par to nedomāju. Tev tas likās sarežģīti, vienkārši kāds likās? Liktās reklāmas Facebookās un tam līdzīgi. Es arī tagad tur, tā kā man Diana viss palīdzēja. Okay. Viņi man tur viss izdarīja manā vietā. Okay. Man īsti nav laika. Es domāju, ka tur ir jāiedziļinās. Tur ir jāiedziļinās, tā kā jebkurā. Jā. Tāpat kā grāmatvedībā. Tieši tā. Dārgie skatītāji, pirms jūs skatīties tālāk, zem šī video jums ir iespēja uzzināt, kā mēs jums iespējams varam palīdzēt ar pārdošanu un mārketingu. Tur ir sagatavota prezentācija, kurā jūs redzēsiet jaunākās tehnoloģijas, stratēģijas un metodas, kā mēs esam palīdzējuši simtiem klientu no visas pasaules iegūt vairāk klientus, pārdot vairāk un sasniegt savus mērķus. Tāpēc, ja tas ir aktuāli, zem šī video aprakstā vai arī komentāros tu vari atrast šādas saites, kur tu varēsi par šo uzzināt. Bet tagad apakaļ pie šīs foršās epizodes. Tavuprāt, kādiem cilvēkiem mēs varam, ko tu ieteiktu tiem cilvēkiem, kas tagad varbūt ir tādā domāšanas fāzē, viņiem ir baigi palīdzība, viņiem biznesa ir iesprūdis, neaug, viņi grib paplašināties, bet viņiem ir viņi domā par mums, viņi domā par citiem. Ko tu ieteiktu tiem cilvēkiem, kā kaut kādu padomu, lai viņi iet uz priekšu dzīvē un virzītos tālāk? Viennozīmīgi, kad vajag ņemt profesionāļus, lai parādītu, ar ko tu nodarbojies un kā tu vari citiem palīdzēt. Jo cilvēki par tevi nezina. Tā kā mans dzīves piemērs. Es visu laiku strādāju tikai uz ieteikumiem. Iepriekš, jā? Tikai uz ieteikumiem, jā. Bija tā, ka pamainījās ik pa brīdim kāds klients aiziet, kāds atnāk, un kāds arī tur man no vietas, kur es dzīvoju, tur, kad meklēju, lai tuvāk. Bet es neliku nevienu reklāmu.
Un tu arī redzi, ka tu vari to kontrolēt pareizi. Tu vari ietekmēt rezultātu pareizi. Jā, protams. Tu vari ietekmēt to, cik nāk šī plūsma. Ar ieteikumiem tu jau nevari. Tur varbūt arī bija tā, ka vienu mēnesi ir kāds ieteikums, citu mēnesi ir pilnīgi nekas. Jā. Vienīgi, kad, protams, tad ir tāds brīvāks darba režīms. Ja tev nav tik daudz tie klienti, tu vari tā kā baudīt dzīvi vairāk. Ja? Tagad, kad ir daudz tie klienti, tad ir tik jāstrādā. Nē, tas jau nav slikti. Ne, ja? Un arī, man liekas, tev labs piemērs, ka tu esi, kā tu investēji ar mums plus reklāmās pāris tūkstošus, un tev tagad ir 36,000 gadā iegūt papildus apgrozījums, papildus naudu, ko tu varēsi attīstīt. Un tas jau vēl turpināties var tālāk un tālāk. Tieši tā. Tas viennozīmīgi ir to vērts. Un tu man teici, kāds tev nākošie soļi, tu man teici nākošie plāni. Nākošais plānis tagad es sapratu, ka, piemēram, pašnodarbinātajiem vajag, ka viņi reāli nezin, kā aizpildīt ne tās atskaites, ne tur kā vest to uzskaitu, un tas ir salīdzinoši vienkārši, to katrs var izdarīt pats. Un tad es tā kā saorganizēšu webināru, un kas grib pieteikties un noklausīties, es visu parādīšu. Ir daži cilvēki, kuriem es jau esmu rādījusi. Un viņi priecīgi, jā, tas ir, kad viņi paši var, viņiem nevajag maksāt grāmatvedim. Un arī tu man teici, ka tu paplašināt savu, restīvi komandā atrast arī cilvēks. Arī tas, jā, arī tas. Jau ir tāds apjoms, ka man vienai grūti jau ir tik galā. Kur cilvēki var atrast tevi? Kāda tev ir mājaslapa? www.adepta.lv Adepta.lv Jā. Adepta, neko mikstot uzliks arī. Mēs apstamies Adepta. Tev smuka mājaslapa. Miks varēs uzlikt? Es esmu dabūjis beigu kritiku mājaslapu, kad galīgi nestrādā, galīgi novecojas. Bet ar viņu ir pirms 11 gadiem taisīt. Reka mums ir Adepta.lv. Pirms cik gadiem taisīšu to? Pirms 11. Ko tur vajag, ne? Un cik tev mēnesī nāca iepriekš pirms mums šie cilvēki, kas aizpildīja to formu apakšā? Apakšā tur bija forma? Jā, tur ir forma. Jā, cik šāda nāca? Šāda tāda nāca, bet ļoti reta. Ļoti reta, ne? Ļoti reta, jā. Un ar reklāmām es pieļauju tev nāk dienā. Cik daudz cilvēku vidēji? Man nāk daudz pieteikumu. Riktīgi daudz, jā. Pieprasījums ir. Es arī redzēju tās video reklāmas, tā kā man liekas ļoti forši. Super. Principā, Baiva, es tev novēlu, lai tev nekad netrūkst jauni klienti. Paldies. Es tev novēlu izaugsmi, es tev novēlu paplašināties, un es ceru tev satikt drīzumā mūsu pasākumos. Jā, es noteikti būšu. Super. Paldies, ka padalies ar savu stāstu, un es ceru, ka šis arī palīdzēs citiem pieņemt lēmumus, virzīt uz priekšu un sasniegt vairāk dzīvē. Paldies tev.